cilvēks ir totāls tāds, reāli, kas varētu ievest valsti, ja tāda mums būtu opozīcija, tāda kā kādreiz mums jau bija Saskaņas centrs, ja, ko es saprotu, ka uz to vēl vienot kaut kādu nākamo Saskaņas centru, lai radītu haosu valstī, ja. Paldies. Tā kā es domāju, ka jūs paši saprotat, kādā purvā šie cilvēki velk bez konkrētas, jebkādas izpratnes par tēmām, par ko viņi runā. Nosauciet kaut vienu vai 3 lietas, ko šis cilvēks ir gatavs izmainīt šajā valstī, konkrēti kaut ko vēršot par labu, kaut vienu lietu. Ja? Un tā. Tagad var iedot citam vārdu parunāt. Uguns Barona, tavas domas par vakardienas tiešraidi, par to tematiku, par saturu? Saturs bija normāls. Es jau vairāk skatījos uz to, kādi komenti bija ārā pie Mārtiņa. Es, ministriju neskatījos tieši, es skatījos Mārtiņu. Man bija, principā ļoti skumji bija tas, ka vienalga kāds cilvēkam ir uzskats, viedoklis, pareizs, nepareizs, tam nav būtiski nozīme. Man tieši likās nožēlojami tie komentāri, kādi nāca ārā. Viņi visi bija vērsti pret cilvēku, nevis par viedokli, bet par cilvēku tieši. Ja? Tas diezgan nožēlojami bija, ja? Ka nerunājot, tie komentāros nebija tēmas, bet bija tieši Jānis ir tāds, Jānis ir šitāds vai kaut kā tam līdzīgi. Tas man liekas īstenībā nepieņemami vispār kā cilvēks. Uguns Barona, es nepiekritīšu, jo tikpat labi mēs varam klausīties arī, ko Solovjovs saka, ja? Vai ko Rasijai Ģin bija tāds kanāls, es arī kādreiz viņu diezgan bieži skatījos to propagandu. Tas ir būtībā viss to, ko šis cilvēks arī izpauž, ja? Tā kā musināt cilvēks Latvijā, tie, kas ir varbūt morāli pagrimuši vai kuriem ir maz, dzīvē neizdevusies vai maz zema izglītība, ja? Musināt pretoties kaut kādai pastāvošai varai, radot vēl lielāku haosu mūsu politikā, tas šobrīd ir, es pateiktu, ka pretvalstiski noziedzīgi, un manā skatījumā par šo viņu īstenībā vajadzētu, te vajadzētu gan tai pašai Vācijai, es domāju, ka par to mēs arī vēl tiksim, gan Vācijai, gan Latvijai vajadzētu pieņemt mērus par šito cilvēku. Un es domāju, ka tā arī notiksies. Tā kā es domāju, ka šitas puisīts var gaidīt arī, Baņģuka, saproti, cilvēkam, kā pirms kurām par vēlēšanām ir tiesības izteikties. Es neko neteiktu, ja viņš runātu par tēmu, kas ir, piemēram, kas radītu mums jebkādu ekonomisko labumu. Ja? Šajā gadījumā tas, ko viņš musina uz pat es teiktu, pretvalstiskām darbībām. Ja? Pretvalstisks, tas ir principā noziegums. Tas ir noziegums reāli pret valsti. Tā es tā kā, bet, protams, tur daudz lietas. Es nesaku, ka viņš vakar tur runāja, peldēja pa tēmām, tur viņš miljonus tēmas tur izmuļāja, un nevienu konkrēti neko nepasakot, ja. Tas ir tāds būtībā tāds šlesera kaut kāds naratīvs, ja. Runāt kaut ko, neko nepateikt, bet, lai izklausās galvenais gudri, ja. Tas bija tā, kā es vakar to redzēju. Nedod, tu man vārdu nedod. Es jau par to nerunāju. Sorry. Tam būtu viedoklis, kāds grib, kaut tā viņš grib sadarboties kaut vai ar Ziemeļkoreju, jau nav uzskatīt to par gana labu. Tev ir tiesības tam piekrist vai nepiekrist, bet tāpēc jau nevarīgs cilvēku nosaukt par idiotu, saprot? Katram ir tiesības, protams, domāt, pat nevar apsaukt cilvēku. Viens otru nenosauc, ja? Kā tik te nav viens otru nenosauc? Tas pats šitas te cirka ministrs, cik nenosauc par idiotiem Pabriku, tur Slaidiņu, ko tik viņš vēl nenosauc. Ja? Tā kā tur par kaut kādiem šādām frāzēm, come on, es reāls. Tur šitas puisītis ir, kā teikt, tālu no izpratnes, kas ir cieņa. Ja? Леонид, твои мысли о вчерашнем, скажем так, прямом вещании, где участвовал Янис с Мартиншем. Ты смотрел, я надеюсь, вчера, да? Да, я скажу, в 2 словах. Очень хороший был стрим, молодец Янис, что пошел, на это мероприятие, поучаствовал. А я могу вам сказать, реакция господина Бандика говорит о том, что стрим был очень, продуктивным.
потому что люди сами все увидели. На самом деле никчемность вашей позиции, господин Бандик, ваших хозяев, уже народу понятно. Я хочу поблагодарить, Яниса хочу поблагодарить тебя, Арвис, что вы активно все занимаетесь и людям все это рассказываете и показываете, и это главное. Так что то, что они злятся, льют эту грязь, это говорит только о том, что они понимают, что их дело швак. Короче, Бандик, до свидос. И все ваши там эти. Вам никто не верит. Вы можете обзывать, можете говорить людей, унижать. Это уже не имеет никакого значения. Я тебя не перебивал, Кристоф, понимаешь? Посиди, помолчи. Ты высказал свое мнение. Дай другому сказать. Пока ты просто сидишь и говоришь. Тебя никто не перебивал. Поэтому имею возможность